Labrīt, labdien un labvakar! Mani sauc Marts, un es jūs vēlētos sveicināt trešajā ārpolitika bez kakla saites sērijā, kur veidot sadarbībā ar Latvijas ārpolitikas institūtu. Es būšu jūs šarpa globāliem un aktuāliem notikumiem šobrīd pasaulē. Mans mērķis ir jūs sagatavot neizbēgamai diskusijai pie ģimenes vakariņu galda, kad onkulis Jānis atkal sāk celt jautājumu par politiku. Šodien, 9. maijā, es vēlētos, lai jūs pievienojaties man uz piedzīvojumu caur Eiropas stāsta vēsturi. Mēs esam daudz dzirdējuši par to, kā Eiropas Savienība attīstījās no Eiropas ogļu un tērauda kopienas un Šumana deklarācijas 50. gadā, bet varbūt mēs tik daudz neesam dzirdējuši par Eiropas idejas attīstību pirms šīs deklarācijas. Un neuztraucieties, mēs neiesim atpakaļ līdz viduslaikiem vai arī pat līdz 19. gadsimtam, jo par šo tematu varētu runāt ļoti daudz un ļoti izvērsti. Es vēlētos koncentrēties uz Eiropas vienotības ideju attīstību no Pirmā pasaules kara beigām līdz 1950. gadam. Nu tātad, mūsu Eiropas stāsta pirmā pietura ir pie grāfa Riharda Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, kas ir šausmīgi garš vārds, un es ceru, ka gan Rihards, gan jūs man piedosiet, ka es uzdrīkstēšos viņu turpmāk saukt par Coudenhove. 1923. gadā, 29 gadu vecumā, Coudenhoves publicē manifestu ar nosaukumu Pan-Eiropa, jeb Visa Eiropa. Un tas bija drosmīgs aicinājums izveidot Eiropas Savienotās valstis, kas ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas idejas dokumentiem 20. gadu sākumā. Un jautājums ir, kā viņš nonāca tieši pie šīs idejas? Pan-Eiropa, saprotams, ka bija Coudenhove dzīves pieredzes kombinācija un viņa dzīves pieredzes saplūdums. Coudenhoves dzima pats 1894. gadā Austro-Ungārijas diplomāta un Japānietis ģimenē, kas bija netipiski. Tas pat bija tik netipiski, ka Coudenhove māte bija viena no pirmajām Japānas pilsonēm, kas vispār vēsturē imigrēja uz Eiropu. Tikmēr Coudenhove tēvs bija diplomāts, kas bija sūtnis Japānā, un šis noteikti ir viens no tiem viltotajiem CV punktiem, bet ir teikts, ka Coudenhove tēvs arī bija grāfs, kurš runāja vairāk kā 16 valodās, bet, maz ticams, ka tā realitātē bija. Coudenhoves uzauga Austro-Ungārijas impērijā, un viņš ar savām acīm redzēja, kā šīs impērijas sabrukums un pārēja uz nacionālajām mazām valstīm viņuprāt noved pie haosa. Viņš rakstīja, ka nacionālo valstu sistēma mūsdienu masu politikas un moderno ieroču laikmetā ir kļuvusi gan novecojusi, gan bīstama. Viņa motivācija bija ideālisms. Viņš vēlējās novērst karu un veicināt mieru, un viņa realistiskais novērojums bija tāds, ka Eiropas globālā ietekme bija sabrukusi, un viņš uzskatīja, ka tikai apvienojoties, Eiropa varētu apvienot un uzturēt tās nozīmi un tās svarīgumu pasaulē. Šeit arī jāmin tas, ka Coudenhove identitāte, tas, ka viņš nebija tāds pats kā vispārējie Austrijas un Ungārijas un Čehijas un aristokrātijas pārstāvi, viņš neizskatījās kā viņi. Un tieši tāpēc viņu arī uztrauc pieaugošā rasisma un antisemītisma vilnis, kas bija sācis pārņemt visu Eiropu. Un šim te pieaugošajam tā saucamajam etnonacionālismam piedāvāja savu risinājumu, ko viņš sauc par eiropiešu patriotismu. Un šis eiropiešu patriotisms netika balstīts etniskajās grupās, bet viņa skatījumā būtu balstīts kopīgās kristīgās, humānismu vērtībās un tiesiskumā. Tātad viņaprāt šie bija tie vienojošie elementi Eiropas identitātei, ko viņš pretnostatīja gan pret komunismu, gan pret nacismu un fašista cilšu tādai politikas loģikai. Tomēr Coudenhove darbs nebeidzās ar ļoti ietekmīgo Paneiropas manifestu. 1926. gadā viņš sasauca pirmo Paneiropas kongresu, un tajā ieradās ap 2000 delegātu no visas Eiropas pusēm, un atmosfēra tiešām esot bijusi kā svētkos, jo labi zinām intelektuāļi, tostarp Alberts Einsteins, Zigmunds Freids un Tomas Mans publiski atbalsta Coudenhove ideju. Tas nebija
Coudenhova politiskais izgājiens, viņam nebija vēlme uz politisko karjeru, tā bija inteliģence, tā bija kultūra, kas sāka runāt par Eiropas nākotni. Kustība Paneiropa līdz 1929. gadam jau sasniedz vairāk kā 8000 biedru, un par tās godu prezidentu kļūst Francijas ārlietu ministrs Aristīds Briants, par kuru mēs pēc brīža vēl runāsim. Un Coudenhova pat vēlāk savā dzīvē ierosina vairākus priekšlikumus, kas jums parādīs, cik ļoti ietekmīgas viņa idejas bija Eiropas vienotībai. Piemēram, viņš izvirza priekšlikums kā Eiropas karogu, viņš izvirza tādu priekšlikumu kā Eiropas dienu, un viņš arī izvirza tādu priekšlikumu kā Eiropas himnu, un tajā laikā viņam ļoti patika Beethovena oda priekam. Un, kā mēs visi zinām, pēc tam tā arī tiešām kļuva par Eiropas himnu. Bet, protams, ne visi atbalstīja Coudenhova idejas un Coudenhova domāšanu. Nacionālisti viņu izsmēja, komunisti viņu apsūdz par kapitalistisku sapni, bet nacisti vienkārši viņu ienīda. Un tomēr vēsturnieks Valters Lipgens atzīst, ka starp 1923. un 1933. gadu Paneiropa bija vienīgā pastāvīgi funkcionējošā pārnacionālā jeb starptautiskā kustība par Eiropas vienotību. Tomēr 20. gados šī te Eiropas vienotības ideja nenāca tikai no tādām ideoloģiskām un filozofiskām idejām, bet tā arī nāca no reālām ekonomiskām raizēm, jo bija uzskats, ka, ja Eiropa nesadarbosies, tā vienkārši ekonomiski atpaliks un ilgtermiņā izputēs. Pēc Pirmā pasaules kara, ko svarīgi saprast, ir, ka Eiropa bija izpostīta, infrastruktūra bija sagrausta, valstu parādi bija milzīgi, bija ļoti liela inflācija, kas bija brīžiem nekontrolējama, kā noteikti no pasaules vēstures runām atcerieties stāstu par Vācijas hiperinflāciju 23. gadā. Un šī te hiperinflācijas krīze kļuva par simbolu visai desmitgadē, bet pasaule negaidīja Eiropu. Kamēr Eiropa mēģināja atgūties no Pirmā pasaules kara drausmīgajām sekām, Amerika un Japāna šo laiku izmantoja, lai iekarotu globālos tirgus. Amerikas rūpniecība bija kļuvusi par modernāko pasaulē, un līdz 1920. gadu beigām ASV industriālā ražošana pārsniedz jebkuru Eiropas valsti atsevišķi. Un britu laikraksts The Manchester Guardian tajā laikā rakstīja, ka, ja kāda valsts ir piemērota, lai monopolizētu ražošanu globāli, tā ir Amerika. Amerikāņu automobīļi, elektroiekārtas, pat patēriņa preces, tās ļoti lēti ieplūda Eiropas tirgos. Ford, General Electric, Singer un citi amerikāņu zīmoli kļuva ikdienišķi, tie kļuva parasti un pieejami Eiropas pilsētās. Tikmēr Japāna pārpludināja Āzijas tirgu ar lētiem tekstilizstrādājumiem, kas savukārt ļoti ietekmēja Britu koloniālās spējas, Britu iespējas pārdot savus produktus savā impērijā. Tā vietā, lai sadarbotos šajā brīdī, Eiropas valstis sāka celt tarifus, lai pasargātu savus tirgus. Kaut temats, par kuru mēs jau esam runājuši, un temats, kur mēs redzam atkal šeit, bija nepārāk labs risinājums. Francija, piemēram, palielināja lauksaimniecības tarifus, Lielbritānija ievies impērijas preferences, tātad priekšrocību savām kolonijām, nevis Eiropas kaimiņiem, un šī politika rezultātā bija pašiznīcinoša. Tautas Savienība 1927. gada ekonomiskajā ziņojumā par Eiropas ekonomisko atlapšanu būtībā pateica ļoti vienkārši: bez tarifu samazinājuma un sadarbības Eiropas ekonomiskā atvešļošanās apstāsies. Šim ekonomiskam ziņojumam bija liela nozīme, bet tarifu sarunas par šo tarifu atcelšanu izgāzās. Nacionālās intereses bija stiprākas par sadarbību, tīpaši ekonomikā. Tādēļ daļa ekonomistu sāka piedāvāt radikālākus risinājumus, piemēram, vienotu Eiropas ekonomisko telpu, un viena no personām, kas tieši piedāvāja šo ideju, bija britu ekonomists Johns Maynard Keynes, kurš ir viens no mūsdienu makroekonomikas pamatlicējiem. Viņš teica jau 1925. gadā un arī vēlreiz 1930. gadā, ka Eiropas valstīm ir jāsadarbojas ekonomiski un jāveido brīvās tirdzniecības zonas, ja tās vēlas attīstību
un nodrošināt darba vietas. Keins uzrakstīja, ka tikai liels, vienots tirgus varēs absorbēt to milzīgo daudzumu ar bezdarbu un radīt modernu rūpniecību. Tātad, realitātē, ja Eiropa nesadarbotos, ja Eiropa nesākt apvienoties, tad, ASV un PSRS kļūtu par gigantiem, kļūtu par ļoti nozīmīgiem tirgus spēlētājiem un tikmēr Eiropas nozīme saruka. Tātad 20. gadi, lai arī karš bija beidzies, Eiropas valstīm sagādāja ļoti daudz jaunu nepieredzētu grūtību. Un vizionāri kā Džons Maynards Keins vai arī Coudenhove-Kalergi sāk piedāvāt jaunas idejas. Un šeit man šķiet, ka ir pareizais brīdis, ka uz šo vizionāru fonu mēs pievērstos tematam par Aristīdu Briānu. Ja Coudenhove-Kalergi bija intelektuāls un Maynards Keins bija ekonomists, tad Aristīns Briāns bija politiķis ar reālu varu. Un tieši viņš kļuva par pirmo vadošo Eiropas valsts līderi, kurš publiski un oficiāli sāka runāt par Eiropu kā vienotu federāciju. Rīdzniekiem, kam vārds Aristīds Briāns neasociējas ar tādiem jautājumiem kā Lokarno līgumiem vai Nobela miera prēmija, vai arī tādiem amatiem kā Francijas ārlietu ministru un premjerministru, varbūt Briāna vārds asociēsies ar vietām kā M-darbnīca, ar Labieti un Skapi. Jā, Aristīda Briāna iela tika nosaukt par godu tieši šim franču politiķim 1933. gadā, jo Briāns bija tas, kurš atbalstīja un kopā ar Itāliju iekļāva Latvijas un Igaunijas de jure neatkarības jautājumu Antantes sanāksmes dienas kārtībā. Un viņš to iekļāva neskatoties uz sākotnējiem protestiem no Britiem, un tā tieši tāpēc, jo šīs sanāksmes tika iekļauts dienas kārtības jautājums, visas Antantes valstis arī tieši pēc šīs sanāksmes atzina Latvijas de jure neatkarību, un par godu tam, mēs šo ielu nosaucām par Aristīda Briāna ielu. Atgriezīsimies pie paša Aristīda Briāna. Ir 1929. gada 5. septembris, jūs sēžat Tautas Savienības ģenerālajā asamblējā Ženēvā, un Briāns, tobrīd Francijas ārlietu ministrs, no tribīnas izsaka pārsteidzošus un iepriekš nedzirdētus vārdus tik augstā līmenī. Starp tautām, kuras ir ģeogrāfiski tuvu, kā Eiropas tautas, ir jāeksistē sava veida federālai saiknei. Šī apvienība galvenokārt darbosies ekonomiskajā jomā, bet varbūt arī noderīga politiski un sociāli. Viņš uzreiz piemin, ka tas nenozīmē atteikšanos no valsts suverenitātes, bet sadarbību. Nevis impērija, bet federācija. Viņš pat negrib radīt alternatīvu Tautu Savienībai. Viņš grib, lai šī Eiropas Savienība būtu kā reģionāla sadarbība tās ietvaros. Modernā salīdzinājumā, kā šodien Eiropas Savienība darbojas esošajā ANO sistēmā. Pēc šīs uzrunas prese sāk runāt par Briāna sapni. Viņi tā nodēvē to par Briāna sapni. Un daudz uzskata, ka tas būs tas vajadzīgais vēsturiskais pagrieziens, jo pirmo reizi amatā esošs lielvalsts vadītājs vai arī nozīmīgs politiķis sāk runāt par Eiropas federāciju starptautiskā formā. Briāns pats nebija teorētiķis, viņš bija ļoti praktisks politiķis, kurš jau iepriekš bija veltījis daudz pūļu, lai panāktu šo te Francijas-Vācijas miera izlīgumu, ko sauc par Lokarno līgumiem. Un man liekas šķiet, ka no šīm sarunām arī izrietēja secinājums, ka bez struktūrāls un bez tādas nozīmīgas pamatsadarbības Eiropā miers nevar ilgtermiņā pastāvēt. Un šai Briāna runai seko ļoti praktisks solis. 1930. gada maijā Briāns iesniedz memorandu par Eiropas federācijas organizēšanu, un tas tiek izsūtīts visām 27 Eiropas Tautas Savienības dalību valstīm. Ko viņš piedāvāja tajā? Viņš piedāvāja atvērt savienību visām Eiropas valstīm Tautas Savienībā, regulāras valdību tikšanās, kopīgas ekonomiskās politikas izstrādi, tīpaši muitā, rūpniecībā un lauksaimniecībā, harmonizēt tarifus un virzīties uz kopējo tirgu, sadarbībai arī ārpolitikā un sociālos jautājumos, un viņš galvenokārt uzsver ideju par Eiropas kopīgo likteni, lai nodrošinātu, ka sadarbība iet tik tālu, ka karš vienkārši fiziski būtu neiespējams. Šeit ir jāatzīst, ka Briāna formulējums ir tiešām ļoti līdzīgs tam, ko vēlāk izmanto Eiropas Savienības dibinātāji pēc Otrā pasaules kara. Šis, manuprāt, Briāna memorands
un Briāna sapnis un tā 29. gada runa bija kā tāds prototips Eiropas kopienai, kas vēlāk tiks dibināta. Daļa no valstīm bija optimistiski noskaņot un optimistiski atbildēja uz Briāna memorandu. Daļa no valstīm piekrita šai idejai kaut kādā veidā, bet izteica savus atrunas. Tomēr daļa no valstīm arī stingri iebilda, un, piemēram, viena no tām bija Lielbritānija, kur uzskatīja, ka šāda savienība varētu apdraudēt Lielbritānijas intereses, tīpaši tās attiecības starp Lielbritānijas vispārējo impēriju un ASV tirdzniecības un rūpniecības attiecībām. Tikmēr, lai arī Vācija no sākuma bija atvērta šai idejai, ļoti ātri politiskā nestabilitāte novērsa to no jebkādas turpmākas Eiropas integrācijas idejas, un, kā mēs zinām, vēl vēlāk tā ideja tika pilnīgi izslēgta. Tikmēr Itālijā Musolīni neinteresējās par daudzpusējiem sadarbības līgumiem, it īpaši tādiem, kas bija balstīti uz kopēju tirgus veidošanu. Viņiem daudz vairāk interesēja divpusējās attiecības, vai arī vispār kopumā šī te autarkija, jeb pašspēja sevi uzturēt. Bet būtībā Briāna memorands palika arī 1930. gadā. Tajā brīdī sākās Lielā depresija, valstis kļuva noslēgtākas, tika pastiprinātas ekonomiskās barjeras, un pats Briāns jau bija zaudējis savu politisko ietekmi tajā brīdī, un šī sākotnējā ideja, šī pirmā ideja, nomira līdz ar viņu 1932. gadā. Bet tas nebija Eiropas vienotības idejas gals, tās nebija beigas, kā mēs to ļoti labi apzināmies, dzīvojot šobrīd Eiropas Savienībā. Briāna ideja kalpoja par iedvesmu, un kā noslēdzošo punktu mūs pieturā par Briāna nesumu Eiropas idejai, vēlos citēt Winstonu Churchillu, kurš teica, ka Briāns nes lāpu, ko citi varēja pacelt vēlāk. Viņš deva Eiropai sapni, kuru mēs nedrīkstam pazaudēt. Un tā laikam ir likteņa sakritība, kā citāta autors ir mūsu pēdējā pietura Eiropas idejas attīstībai starpkara periodā. Jā, mēs runāsim arī par Winstonu Churchillu. Winstons Churchills, man šķiet, mums visbiežāk mēs viņu atceramies kā kara laika līderi, kurš iedvesmoja Britus ar savu runas mākslu, ar savu nostāju, bet mazāk zināms ir tas, ka 1930. gados, kad viņš bija ārpus valdības, kad viņš bija ievēlēts parlamentā, taču bija zaudējis savu valdības amatu, viņš kļuva par vienu no tādiem skaļiem vienotās Eiropas idejas aizstāvjiem. Kad 1929. gadā Briāns runāja par federāciju Ženēvā, jau nākamajā gadā, 30. gada februārī, Churchills publicēja rakstu ASV žurnālā The Saturday Evening Post ar nosaukumu Eiropas Savienotās valstis vai arī The United States of Europe. Šajā rakstā viņš diezko entuziastiski atbalstīja Briāna iniciatīvu. Viņš rakstīja, varbūt šī kustība uz Eiropas solidaritāti neapstāsies, kamēr tā nebūs radījusi milzīgas un iespējams izšķirošas pārmaiņas visas Eiropas dzīvē. Churchills arī savā rakstā tieši atsaucās uz Coudenhove-Kalergiju, norādot, ka grāfs Coudenhove-Kalergija aicina apvienot Eiropas spēkus. Domājiet, cik varen būt Eiropa, ja tā nebūtu tik sašķelta. Viņš arī pieļauj, ka Krievija varētu izslēgt no šīs savienības, un Lielbritānija, viņa prāt, nestāsties šajā Eiropas Savienībā, bet būšot kā tās labs draugs un liels atbalstītājs. Tā arī bija pozīcija par Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā, ko viņš saglabās arī vēlāk, būtībā atbalstīt Eiropu no malas, bet uzturot Britu un Lielbritānijas impēriju. Turpmākajos gados Churchills vairākas reizes atsaucas uz šo Eiropas vienotības ideju un bieži to sasaist ar 20. gadu Francijas un Vācijas izlīgumu un nepieciešamību ilgtermiņā aizsargāt demokrātiju tik trauslā un jūtīgā vēstures brīdī. Viņš 1932. gadā teica, ka jēdziens par Eiropu kā vienotu kopienu ir jāsaglabā. Dažādas tautas un ticības var sadzīvot kopējā vienībā. Un 1938. gadā jau pēc nacistu agresijas pieauguma un iebrukuma Čehoslovākijā viņš rakstīja rakstu. Kāpēc ne Eiropas Savienotās valstis, vai arī angliski, ordinālu valodā, why not the United States of Europe? Un šeit viņš saka, ka
Šīs idejas par Eiropas Savienotajām valstīm būtībā ir pareizas. Katrs solis, kas padara vieglāku tirdzniecību un sadarbību, ir vērtīgāks pats par sevi. Taču viņš arī piebilda, ka ir jāaug solidaritātei Britu impērijai, un atkal, šeit arī, kā jau mēs iepriekš minējām, viņš uzskatīja Lielbritānijas, Britu impēriju par sabiedroto, nevis Eiropas Savienības dalībnieku. Man šķiet, ka Čērčila vēlme redzēt vienotu Eiropu bija varbūt arī daļēji utopiska, daļēji balstīta tādā idejā, bet man šķiet tā galvenokārt bija stratēģiska. Viņš tiešām saprata, ja Francija un Vācija būtu apvienots, ja tām nebūtu iespējas atkal saķīvēties un sastrīdēties, tad varbūt kari vairs nebūtu. Ja Eiropa būtu stipra, tā varētu pretoties esošajiem diktatoriem, kas ir draudz Lielbritānijai, kā Hitleram, kā Staļinam, kā Musolīnī, kā Franko. Viņš tiešām, man šķiet, pievērsās tam stratēģiski, bet es neticu, ka viņam arī nebija vīzija. Man šķiet, ka viņš redzēja Eiropu kā rietumu civilizācijas tādu lielu, nozīmīgu sastāvdaļu. Viņš bieži savās runās atsaucās uz Romas impērijas ideju un arī uz kristīgās Eiropas vienoto mantojumu. Šeit var arī iezīmēt, ka 1936. gadā Londonas Royal Albert Hall no Churchill man atmiņā ir palicis ļoti stiprs un spēcīgs citāts. Viņš teica, vai mēs vēlreiz vēlamies, lai mūsu bērni iemāc šaut uz citiem eiropiešiem tikai tāpēc, ja viņi runā citā valodā? Nē, Eiropa ir mūsu māja un tai jābūt mierpilnai. Varbūt interesanti būtu parunāt par citiem cilvēkiem, jo līdz šim es jums esmu stāstījis par cilvēkiem, kuri ticēja Eiropas nākotnē, kā tādai vienotai sabiedrībai, kā vienotai savienībai, taču, viņi noteikti nebija ne vairākums, ne tāds visstiprākās balss, jo 1930. gadu laikā, kā mēs zinām, Eiropā pie varas nāca spēki, kas šo ideju pilnīgi ienīda, un viņi arī to publiski neslēpa. Piemēram, ja mēs runājam par bolševiku skatījumu uz Eiropas Savienības vai Eiropas vienotības ideju, tad ir jāsaprot, ka bolševiki pārstāvēja tā, ko viņi sauc par proletāriešu internacionālismu, ideja par visas pasaules revolūciju, kurā, būtu komunistiska, nevis demokrātiska federācija. Ļevs Trotskis jau 1918. gadā bija aicinājis izveidot padomi Eiropas Savienotās valsts, bet šis priekšlikums nozīmē to, ka bija jānotiek komunistiskai revolūcijai katrā no šīm valstīm, nevis demokrātiskai savienībai. Tātad šāda veida sabiedrība, ko piedāvāja Kūdenhof, ko piedāvāja Kīns, ko piedāvāja Čērčils, nesakrita ar šo ideju. Piemēram, kad 1929. gadā Aristīds Brijāns nāca klajā ar savu plānu, bolševiki būtībā, oficiālā raikrakstā Pravda un Komentarna žurnālā rakstīja to, ka Brijāna plāns ir imperialistiska sazvērstība, tas ir mēģinājums apvienot Eiropas buržuāzijas pret Padomju Savienību. Bolševiki bija pārliecināti, ka Eiropas federācijas mērķis ir tieši izolēt un ielenkt PSRS. Komentārs žurnāls par to rakstīja, ka tā ir buržuāzistisks triks novērst darbļaužu uzmanību no klases cīņas, apvienojot kapitalistiskās valstis pret sociālismu bāku. Tiešām skļot mazliet poētiski. Un komunisti un bolševiki nevēlējās sadarbību ar, kā viņi to sauc, dekadentiem izvirtušiem demokrātiem. Viņi redzēja Eiropas federāciju kā reakciju uz revolūciju, nevis soli pret karu. Ja bolševiki necieta Eiropas ideju un viņi necieta Winstonu Čērčilu kā imperialistisku bolševismu ienaidnieku, tad nacisti pilnīgi nespēja ciest un ienīda Eiropas vienotības ideju, ko bija ieviesuši un izplatījuši personas, par kurām mēs esam runājuši līdz šim. Nacistu redzējums vienotai Eiropai bija balstīts tikai vienā idejā. Tā bija Vācijas dominants un pārējie bija pakļautai. Adolfs Hitlers savā 1925. gada Mein Kampf nepiemin paneiropas kustību, bet 1928. gadā savā otrajā Zweitebuch viņš skaidri
uzbruk Coudenhove-Kalergi idejām un pašam Kalergi. Viņš tajā raksta, ka, ja Eiropa tiktu organizēta pēc Coudenhove principiem, tā kļūtu tikpat impotenta, jeb neauglīga kā vecā Austro-Ungārija. Tā būtu vārga un nespējīga konkurēt ar ASV vai Āziju. Un tad, protams, nevar pamatot vienu argumentu bez tāda rasistisku uzbrukumu, kas ir Paneiropa veido kosmopolīts Coudenhovs, kas ir viens izdzimtenis starp daudzām tautām. Un Hitlers Coudenhovu devē par vispasaules izdzimteni savā veidā. Viņš apvainoja Coudenhovu par to, ka Coudenhovs vēlas atšķaidīt tīrās rases un iznīcināt valstu nacionālās identitātes. Nacistu propaganda skatījumā Paneiropa bija ebreju, brīvmūrnieku un starptautisko internacionālistu sazvērstība. 1938. gadā nacistu rakstnieks Dīters Švarts publicēja pamfletu veidlapu brīvmūrniecību, kur apgalvoja, ka Paneiropa ir brīvmūrnieku projekts Eiropas vājināšanai. Un tomēr, kad sākās Otrais pasaules karš, lai mazliet runātu par šo nacistu skatījumu, nacisti paši sāk izmantot Eiropas vienotības ideju zem vārda Neuropa, jaunā Eiropa. Un viņi būtībā nacisti daļai tēloja, ka karš ir Eiropas vienotības vārdā pret bolševismu, bet, protams, kā jau mēs iepriekš runājām, šī vienotība nozīmē vienu - Vācijas hegemoniju, Vācijas dominants pār citām valstīm, un to arī apstiprina Hitlera teiktais, kurš 1941. gadā teica, ka Eiropas problēmas netiks atrisināts ar arbitrāžu līgumiem, bet ar Vācijas dzelzs gribu ieviest jaunu kārtību. Un tieši šī nacistu ideja bija pilnīgi pretēja Briāna izvirzītiem sapnim par līgumos balstītu mieru un par tautu vienlīdzīgu sadarbību. Un varbūt vērts piezīmēt to, ka nacistiem arī bija vārdi, ko teikt ne tikai par Coudenhove-Kalergi, bet arī par Briānu un Čērčilu. Briāna plānu nacistu presa 30. gadā izsmēja kā franču triku, lai nomāktu Vāciju mierīgā veidā. Viņi apgalvoja, ka Eiropas federācija sajauc veselas āriešu nācijas ar deģenerētām, un tikmēr Čērčilu nacisti redzēja kā bagātu, plutokrātu, ebreju aizstāvu un imperialistu. Tātad gan nacisti, gan bolševiki bija apvienoti vienā idejā, kas bija tāda neciešana pret Coudenhovs, pret Čērčilu, pret Briānu izvirzīto ideju par Eiropas vienotību. Viņi to redzēja kā reālu draudu savai totalitārai kārtībai, ko viņi vēlējās ieviest. Varbūt aktuāls jautājums un interesants jautājums, ko izvērtēt, ir, kāda bija Latvijas loma visā šajā procesā, kur bijām mēs, kamēr Eiropas ideja sāk attīstīties 20. un 30. gados. Un tas, par ko mēs varam būt droši, ir, ka Latvija sniedz savu atbildi uz Briāna memorandu 30. gadā. Latvijas ārlietu ministrija kopumā atbalstīja šādu projektu izstrādi, bet galvenokārt Latvijas pozīcija bija tāda, ka mēs nevēlējāmies jau, lai jauni politiski un ekonomiskie vai diplomātiskie veidojumi mazinātu tautu savienības nozīmi, jo mēs to uzskatījām par galveno mehānismu gan miera, gan arī starptautisko attiecību uzturēšanai. Bet tas, par ko mēs varam pārliecināties, ir, ka bija dažādi viedokļi. Piemēram, laikraksts Brīvā zeme izteica cerību, ka šie te Eiropas plāni varētu nākt par labu Latvijai, tie varētu palīdzēt tieši Latvijas ekonomisko grūtību pārvarēšanā pēckara periodā. Tikmēr citi ziņu raksti, kā piemēram jaunākās ziņas, uzskatīja, ka jebkādiem projektiem, kas ietver Eiropas kontinentu, vajadzētu būt realizētiem tikai ar Lielbritānijas atbalstu un piedalīšanos. Tātad Latvijas oficiālā pozīcija bija par šādu veidu integrāciju, un ir arī dažas specifiskas personas, kas noteikti varēja būt tajos apļos, kuros grozījās Coudenhove, kuros grozījās arī vēlāk Čērčils un kuros grozījās citi līdzīgi cilvēki. Mēs zinām, ka viens no tiem noteikti bija Pauls Šīmanis, kurš bija Latvijā dzimis baltvācietis, kurš bija ļoti kvēls baltvāciešu tiesību aizstāvējs Latvijā, un arī viņš bija politiķis Latvijā starpkara periodā. Mēs zinām to, ka Šīmanis ļoti stingri iestājās pret nacismu, un, lai cīnītos pret to, un lai cīnītos pret pieaugušo antisemītismu, viņš uzskatīja to, ka ir vajadzība
dibināt Eiropas Savienotās valsts, jeb federālistisku vienotu Eiropu, un arī savā darbībā saistībā ar minoritāšu aizsardzību, piemēram, Eiropas pilsonības kongresos, viņš ļoti aktīvi iestājās par to, ka tieši federalizācija un vienota Eiropa varētu būt veids, kā nodrošināt, ka minoritāšu tiesības tiek aizsargātas, un arī to, ka caur federalizāciju varētu arī ierobežot etnonacionālismu un nacionālsociālistisko režīmu turpmāku attīstību. Un otra persona, ko noteikti ir vērts pieminēt, ir Miķels Valters, kuru mēs Latvijā pazīstam gan kā politiķu, gan kā intelektuālu un diplomātu, kurš bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kas piedāvāja Latvijas neatkarības ideju 1903. gadā. Bet arī Miķels Valters bija Latvijas vēstnieks gan uz Itāliju, gan uz Franciju tieši tajos laikos, kad Paneiropas un Eiropas vienotības ideja attīstījās. Tā kā ir visticamāk, ka viņš arī piedalījās šajos procesos un kopā ar valdību bija iesaistīts gan Eiropas vienotības ideju diskutēšanā, gan arī piedalījās šajās sanāksmēs. Tā kā Latvija bija klāt kaut kādā veidā, varbūt mazākā mērogā kā citas valsts, bet mēs bijām klāt pie šīm diskusijām, mēs zinājām, kā tās attīstās, un mūsu nostāja bija par šādu diskusiju turpināšanu, par šādas idejas veidošanu. Jau 30. un 20. gados, kad mēs bijām brīvā Latvija, pirms Ulmaņa laikiem, mēs jau tad iestājāmies par to, ka mūsu vienotā sabiedrība, mūsu vienotā vīzija ir kopā ar pārējo Eiropu. Ceļā uz mūsu trešo pieturu mēs redzam, ka demokrātija sāk atkāpties visā Eiropā. Federālisms tiek izsmiets pieaugošā nacionālistu kopienā. Eiropa neizbēgami sāk virzīties skarpus, un starptautiskie mehānismi nav spējīgi to apturēt. Tautu federācija, Tautu savienība nav spējīga novērst Japānas iebrukumu Manžūrijā, tā nav iespējīga novērst Itālijas iebrukumu Abisīnijā, jeb Etiopijā, un tā arī nav spējīga apturēt Anšlūsu, ne Vācijas iebrukumu, nacistiskās Vācijas iebrukumu Čehoslovākijā. Un mūsu trešā pietura ir tieši šajā traģiskajā Otrā pasaules kara laikā, kad Eiropas federālismu kustība šķita jau sagrauta, bet tā nebija mirusi. Tā izdzīvoja divos veidos. Pirmkārt, trimdā esošo aktīvistu, piemēram, kā pašu Rihardu Coudenhove-Kalergi, idejās un darbos, kurus viņš pārcēla no Austrijas, no Čehijas uz ASV, un otrkārt, tā bija Eiropas pretošanās kustības, kas Otrās pasaules kara laikā slepeni turpināja federālās Eiropas ideju. Piemēram, viens no tiem bija Eiropā slavenais Altiero Spinelli. Spinelli bija jauns intelektuāls, viņš 20. gados nonāca Musolīni fašistiskās Itālijas ieslodzījumā, jo viņš bija ļoti kvēls antifašists. Viņš bija komunistiskās partijas biedrs, taču 30. gadu beigās viņi dziļi sarūkstināja staļinismu ieviestās represijas, un viņš novērsās no komunismu, pievērsās demokrātiskam sociālismam un Eiropas federālismu idejai. 1937. gadā, vēl aizvien ieslodzījumā, Spinelli tika izsūtīts uz Ventutenes salu, mazu Itālijas salu, kurā viņam bija jāizcieš trimda, un tur kopā ar saviem līdzgaitniekiem Ernesto Rossi un Eugenio Colomi viņi sāka veidot dokumentu, kas vēlāk kļūs par Ventutenes manifestu. Spinelli un Rossi manifestu pabeidz 1941. gadā. Tajā tika pausts uzskats, ka pat tad, ja cīņa pret fašistiskajām varām būs veiksmīga, tā būs veltīga, ja vienkārši tiktu atjaunot vecā Eiropas sistēma. Būtībā, kas ir vajadzīgs, ir demokrātiskajām valstīm izveidot Eiropas federāciju. Un, kas ir interesanti par Ventutenes manifestu, ir, ka tāpēc jau bija nepieciešama slepamība un nebija pieejama vajadzīgie materiāli. Oriģinālais manifests tika uzrakstīts uz cigarešu papīriem, un tas tika paslēpts skārdenē ar viltus dibenu apakšā un slepeni nogādāts uz kontinentu ar citas personas palīdzību. Pēc tam, kad Ventutenes dokuments bija nonācis Itālijā, tas tika izplatīts daudzām
Itālijas pretošanas kustības organizācijām, un līdz ko Rossi un Spinelli un vēl Colorni varēja pamest internācijas nometni Ventotens salā, viņi šo Ventotens manifestu lietoja kā programmu, kā pamatu, lai dibinātu Eiropas federālistu kustību, kuru tika izveidot slepenībā Milānā 1943. gadā. Tomēr līdzīgas idejas turpināja attīstīties arī citos Eiropas nostūros, piemēram, Francijā un Vācijā. Francijā grupa Combat un Libération uzsvēra Eiropas federācijas nepieciešamību, un pat nacistiskajā Vācijā kreisavas loks Haisauer Kais, konservatīvu kristiešu grupējums, izstrādāja plāns par federālu Eiropu pēc Hitlera krišanas. Un līdztekus šīm iniciatīvām Eiropas vienotības ideju aizstāvēja arī vēsturnieki. Francijā Lysiens Febvrs, viens no Annales skolas dibinātajiem 1943. gadā, mēģināja izveidot Eiropas civilizācijas vēstures katedru Parīzē. Protams, iestādes to aizliedz, bet pēc Parīzes atbrīvošanas 44. gadā Febvrs sāk lasīt lekcijas kursu par Eiropas civilizācijas ģenēzi. Šeit viņš uzsvēra to, ka Eiropa nav tikai nacionāla valstu mozaīka, bet viena kopīga civilizācija, kurā ir vienādi garīgie pamati, intelektuālā apmaiņa ir svarīga un to veido ekonomiskā savstarpējība. Un šis te bija viens no svarīgākiem pamatiem. Un līdzīgi kā Febvrs, Itālijā līdzīgi kursu vēl zem Vācu okupācijas 43. un 44. gadā lasīja Federico Čabots, kurš stāstīja par Eiropas idejas vēsturi. Viņš runāja par Kantu, par Mazīnī, par Napoleonu un par to, kā Eiropas vienotības ideja dzimusi jau gadsimtiem sen. Studenti, kas klausījās viņa lekcijas, to darīja līdz ar bumbu sprādzieniem, un pēc tam saprata, ka šie kursi palīdzēja sagatavot inteliģents nākotnes Eiropai. Nu un šo cilvēku, šo varoņu dēļ mēs varam piestāt mūsu 4. podkāstu pieturā, kas ir 1945. gads, kad karš beidzās un ideja par vienotu Eiropu kļuva no tādas marginālas idejas par būtībā nepieciešamību. Miljoni bija nogalināti, bija sagrauts pilsētas un sabiedrība vēlējās tikai vienu, lai šāds karš vairs nekad neatkārtotos. Tādēļ politiķi kā Roberts Šumans, Konrads Adenauers, Alcide de Gasperi un Pols Andrijs Pāks bija daži no vadošo valstu politiķiem, kuriem bija starptautisks redzējums. Un arī daudz no viņiem atradās šajās pašās pretošanās kustībās, kurās Eiropas federācijas ideja tika izplatīta un caur kurām tā izdzīvoja. Pēc kara beigām 48. gadā Vinstons Čērčils Cīrikas universitātē teica vēsturisku runu. Viņš atkārtoja to, ko bija teicis jau 30. un 38. gadā. Mums ir jāizveido Eiropas Savienotās valstis. Viņš uzsver to, ka ja Francija un Vācija sadarbosies, viss kontinents spēs atdzimt. Lai gan Čērčils atkal un vēl aizvien nedomāja, ka Lielbritānija būs šīs savienības sastāvdaļa, viņš atbalstīja Eiropas vienotību kā draugs un kā sabiedrotais. Viņa vārdi Let Europe Arise kļuva par federālistu un par Eiropas vienotības lozungu. Jau tikai 2 gadus pēc tam Hāgā norisinās Eiropas kongress ar 750 delegātiem no 16 dažādām valstīm, kur, protams, bija šie paši tēli kā Čērčils, Pāks, de Gasperi un jaunais Francijas prezidents François Mitterrands, kā arī Konrads Adenauers. Un šeit Hāgā 48. gadā viņi pieņēma manifestu, kurā aicināja izveidot Eiropas asambleju, Eiropas cilvēktiesību hartu un īpašu padomu Eiropas apvienošanai. No šiem ierosinājumiem 49. gadā tika dibināta Eiropas padome. Jā, ne Eiropas Savienības padome, ne Eiropadome, bet Eiropas padome, kas ir atsevišķa starptautiska organizācija. Ja ir viena lieta, ko mēs Eiropā nemākam darīt, tas ir skaidri un saprotami nosaukt savas organizācijas, lai tās cilvēki regulāri nesijauktu. Šis jau ir kaut kas, par ko esmu sūdzējies, kopš sāku studēt Eiropas Savienības tiesības jau bakalaura laikos. Tomēr Eiropas padome vēlāk kļuva par prototipu vēlākajām institūcijām, kā Eiropas cilvēktiesību tiesai, kā arī tas parādīja, ka federācija un vai arī vienotība, kā to vēlāk redzēsim ar Eiropas kopienu, bija iespējama. Šis viss noveda pie tā, ka 50. gadā
Roberts Šumans un Žans Monē paziņoja par Šumana deklarāciju, kas kļuva par mūsdienu Eiropas Savienības pamatu. Tas, ko mēs varam redzēt, ir, ka vēl pirms ogļu un tērauda kopienas, vēl pirms Eiropas Savienības, vēl pirms Šumana deklarācijas bija tikai manifests salās, bija vīzijas dažādos Eiropas nostūros, bija vienota ideja, lekcijas okupētās universitātēs un okupētās valstīs, slepeni kongresa alpos, un mēs redzam, ka Eiropas vienotības ideja nekad nav dzimusi vai eksistējusi Briseles office telpās starp birokrātiem. Tā ir bijusi dzīva, tā ir dzimusi pretestībā, lekciju zālēs un brīžos, kad nākotne šķiet visdrūmākā. Un man šķiet, ka gan Latvijas valsts ir 30. gados, gan Coudenhove, gan arī mūsdienu politiķi to saredz, to, ka mums kā kontinentam nav cits izvēles kā Eiropas Savienība. Un arī tāpēc mēs ticam, ka Eiropas Savienība spēs pārciest jebkādas sarežģījumus, ar kuriem tā sastapsies. Jā, ir labojumi, ko vēlētos veikt, jā, ir lietas, kas nestrādā, bet tā ideja ir tas, kas visus mūs tur vienotus un visus mūs tur kopā. Šeit arī būtu laiks noslēgt mūsu sēriju, mūsu speciālo īpašo sēriju, kas ir veltīta Eiropas dienai 9. maijā. Jums bija iespēja uzzināt ko jaunu, ko aizraujošu, kaut ko tādu, ko jūs varēsiet pastāstīt nākamajā Eiropas dienā. Mani sauc Marts, jūs klausījāties ārpolitika bez kaklasaitas, un es vēlētos vēlreiz pateikties par to, ka jūs pieslēdzāties, ka jūs noklausījāties, un es vēlētos jums novēlēt jauku rītu, jauku dienu un arī jauku vakaru. Visu labu!